Čau visiem! Nu jau septembra beigās šajā te saulainajā otrdienas pēcpusdienā. Un kā jau es pagājušo reizi sanāku augusta beigās, es stāstīju, ka mēs reiz mēnesī izlaidīsim Facebook Live. Un tad pienācis ir kārtējais Facebook Lives, kā klāt ir otrdiena, 16:00. Un šoreiz mēs vēlamies pastāstīt par tādu svarīgu konceptu, kas ir nišas atslēgvārdu izpēte. Tie, kas pieslēdzas, būtu forši, jūs varētu komentāros uzrakstīt, vai jūs dzirdat, ko es saku, vai kārtībā viss ir skaņa ar bildi, vai bilde neraustās, vai skaņa ir laba, lai nav tā, ka man ir bijušas reāli vairākas reizes Facebook Live'os, ka tu citīgi kaut ko stāsti, bet cilvēki neko nedzird. Tādēļ būtu forši, kāds varētu komentāros ierakstīt, vai jūs dzirdat, ko es saku. Tas noteikti palīdzētu. Paldies, Kristīna. Tātad skaidrs. Ok, tad saprotu, ka viss skaņa ir kārtībā, un mēs varam sākt ķerties lietai pie ragiem. Tā kā es domāju, 5 minūtes bija intro, jūs redzējāt to timerīti, tā kā es domāju, tie, kas gribēja, tie jau pieslēdzās, un noteikti procesā vēl kāds pieslēgsies. Tad es domāju, ķersimies klāt, un par ko mēs šodien runāsim, tas ir lielais jautājums. Mēs runāsim par tādu konceptu, kas saucas nišas atslēgvārdu izpēte un SEO optimizācijā, vai, ko nozīmē SEO optimizācija, nozīmē, ka jūs mērķiecīgi strādājat, lai jūsu mājaslapu vai internetu veikalu atrastu potenciālai klienti tieši caur Google meklētāju vai arī, piemēram, tas pats Bings, Microsoftam, lai cilvēki atrastu jūsu mājaslapu internetu veikalu. Un viens no soļiem šajā te, vai viens no pakalpojumu veidiem SEO optimizācijā vai disciplīnām ir tieši šī te atslēgvārdu izpēte, kurā jūs varat izpētīt, kā cilvēki meklē konkrētus produktus un pakalpojumus. Tas, ko es gribu izstāstīt, un es jums parādīšu, kā vispār tas process no kā sākas, pastāstīšu arī par konceptiem dažādiem, ko vērts ir paturēt prātā. Un tādēļ sāksim, teiksim, ar pāris konceptiem, parādīšu reāliem rīkiem, kā tas darāms, kādas idejas jāņem vērā vai nianses, tā kā to mēs noteikti darīsim. Un kādēļ vispār mēs par šo tēmu runājam, jo tas, man liekas, tā atslēgvārdu izpēte ir pamats ļoti daudzām lietām, gan e-komercijā, gan mārketingā, gan satura mārketingā, gan būvējot mājaslapas internetu veikalus, bet mēs joprojām redzam neskatāmas situācijas, kur atnāk uzņēmēji pie mums un saka, mēs gribam nokļūt Google meklētāju to pozīcijās. Un tad mēs redzam, šeit vienkārši piemērs no viena klienta, ko mēs sākām strādāt laikam jūlija pašās beigās. Viņš izvēlējās atslēgvārdus, viņam bija šās te sākuma pozīcijas, un galvenais iemesls, kāpēc viņam tādas pozīcijas bija, tāpēc, ka viņam nebija izmantot atslēgvārdi struktūrā un saturā. Un tad, kad mēs pārkārtojam struktūru, pierakstījām saturu, sākām būvēt backlinks, uzreiz pozīcijas šiem te izvēlētiem atslēgvārdiem kāpa. Un te ir vēl piemērs konkrētiem keywordiem, kur uzsākot šo te sadarbību, kur, piemēram, atslēgvārdi vispār nav pieķeršies ne pie viena atvēruma, iepinot konkrētos klientu vēlamos atslēgvārdus saturā, URL struktūrā un dažādās vietās, uzreiz šie atslēgvārdi virzās uz kaut kādām top pozīcijām. Un pat varbūt jums ir tekstā ievietoti kaut kādi atslēgvārdi, bet šeit piemērs, piemēram, te redzams, ka šie te vārdi ir ļoti sliktās pozīcijās tikai tāpēc, ka tas vārdiņš nesaprot, kuram atvērumam pieķerties jums mājaslapā. Un te viņš lēkās starp dažādiem atvērumiem, kas pat nav saistīti. Un līdz ar to tā problēma, kas rodās, tad, kad jūs neveicat šo atslēgvārdu izpēti, ir sākot no tā, ka pašās pamatos cilvēki vienkārši jūs neatrod. Un es esmu ļoti daudz dažādās situācijās, kur šie te uzņēmēji stāsta. Man bija pat, un galvenais ar šito pašu klientu bija tā situācija, es jau viņiem prasīju kaut kādus daudzus mēnešus vai pat gadu atpakaļ, es zināju, ka viņi uztaisīja jau mājaslapu. Es viņiem saku, tur mēs jums palīdzēsim sakārtot. Viņi saka, nē, mums viss skaidrs, mēs uztaisījām struktūru un tā tālāk. Un tad viņi atnāk un mēs redzam, nav tā īstenībā tās pozīcijas nav, neķerās klāt. Līdz ar to daudzi uzņēmēji par šo sāk domāt tikai tad, kad jau lapa ir gatava, un tad rodas lielais jautājums, mums vajadzētu palielināt pārdošanu, piesaistīt vairāk klientus, un tad viņi sāk skatīties un saprot, ka mājaslapā šo apmeklētāju nav, iet pie speciālistiem, speciālisti saka, nav tie atslēgvārdi tādi, kā jums gribējās. Tas, ko es ļoti iesaku vienmēr visiem vispār sākt ar šo mājaslapas izstrādi. Tad, kad jūs plānojat būvēt mājaslapu internetu veikalu,
noteikti sākat ar atslēgvārdu izpēti, un tas ir tas, ko es jums parādīšu, kādi ir tie soļi, lai jūs zinat, kā to veikt saviem spēkiem. Un pirms mēs vēl ķeramies, vērsim pie ragiem, to, ko es jums varu ieteikt izdarīt, un jo mēs sūtīsim laikam nākošajā nedēļā newsletteru, mēs sūtam vienreiz mēnesī newsletteru, vienkārši aiziet uz mūsu mājaslapu e-komercija.lv, un šeit te, rekur ienākot iekšā, ja jūs pavadīsiet 30 sekundes, jums parādīsies pop-ups vai arī rekur kreisajā pusē, jūs vienkārši nospiedīsiet uz šīs te pogas e-komercijas piezīmes, un jums parādīsies šāds loks, kur jūs varat pierakstīties newsletteram. Un mēs reizi mēnesī izsūtam tiešām tādu kvalitatīvu, atstrādātu un vērtīgu informāciju par e-komerciju vai SEO optimizāciju. Un pagājušajā reizē es sūtīju viena gadījuma izpēti, kā ir jāpārkārto struktūra un kā struktūra ietekmē pozīcijas. Tad iepriekš sūtīju par atslēgvārdu nolūka nozīmi visādām lietām, un cilvēki ļoti labi feedback sūtīja, mēs tiešām tā kā ieguldam laiku, izpētam, noformulējam, tā tālāk. Ja jūs gribat vairāk mācīties, jo tas, ko laivā mēs darām, mēs bieži vien izējam galveniem soļiem, bet tad šajās te newsletteros mēs tiešām ejam detaļās daudzos jautājumos, un ja jūs gribat vairāk vēl mācīties, dziļāk izprast daudz lietas, tad newsletters ir lieta, ko pierakstīties. Mēs nerakstam, nepārdodam neko. Newsletteros mēs reiz mēnesi atsūtam kvalitatīvu ziņu jums, un jūs varat izvēlēties. Nepatiks, atrakstīsieties. Vēl viena lieta, ko noteikti novērtēs algoritmus, novērtēsim mēs, ja jūs dalīsieties ar šo video, nošērosiet savā Facebook vai arī LinkedIn timelineā, vai arī tad, kad jūs skatāties vēlāk kādā citā platformā, nospiediet like, jo gan Facebook algoritmam, gan LinkedIn algoritmam, gan YouTube algoritmam patīk, ja viņi redz, ka cilvēki iedarbojās un jums tas saturs liekas vērtīgs. Nospiediet like, nošērojiet, pierakstiet pāris frāzes klāt šim te video, un noteikti cilvēkiem būs kādam tas palīdzēs. Jo mēs visi kopā tomēr veidojam to, kā lai saka, izglītošanās kultūru, un arī citi jūs kolēģi citās nozarēs, pat tajās, kurās jūs nekonkurējat, jums noteikti kāds ir, kuram noderēs, vai tas ir uzņēmējs, vai tas mārketinga vadītājs vai vadītāja, kam šis te saturs noderēs. Un bieži vien daudz uzņēmēji jūs tas iedvesmo, jūs nošērojat kaut video, viņš noskatās, viņš tāds, yes, šitas bija tas, kas man vajadzīgs, kaut iedvesma, idejas, virziens, tāpēc es ļoti novērtēšu, ja jūs padalīsieties ar šo te video un tiešām uzdodiet jautājumus, nebaidieties uzdot jautājumus, es uzreiz procesā jums atbildēšu. Apstāšos, atbildēšu, padalīšos ar kaut kādu savu viedokli, iedodiet savu perspektīvu, pieredzi, jo mēs tomēr esam tāda kā komūna šajā te mazajā valstī Latvijā un forši, ka padalāmies pieredzi, nevis sēžam tā kā stūrī, nestāstam viens otram vai baidamies uzdot labus vai arī sliktus jautājumus. Tālūk, 5 vārdos par to, kas esam mēs. Mēs esam e-komercija.lv, un tas, ar ko mēs nodarbojamies, mēs nodarbojamies SEO optimizāciju, mājaslapu un internetu veikalu virzīšanu ar Google meklētāju top pozīcijās tieši organiskajos rezultātos. Tas, ko mēs darām, veicam tehniskos SEO auditus, atslēgvārdu izpētes, izbūvējam internetu veikaliem informācijas arhitektūras, struktūru sadaļas, visu, kā būtu jābūvē, konceptu uzzīmējam, saturu izveidojam, SEO optimizētu analītiku uzstādām. Ja jūs pārbūvējat internetu veikalu vai mājaslapu, noteikti arī SEO vērtību vajag nomigrēt, lai nezaudējiet savas pozīcijas, un arī veidojam internetu veikalus. Tās galvenās lietas, ar ko mēs darām. Esam jau daudz gadu šajā nozarē, un šie ir daži no mūsu klientiem, kuriem mēs strādājam, būvējam šo te SEO vērtību, būvējam šo te apmeklētību mājaslapā, citiem jau pat 7-8 gadus, citiem īsāku laiku, citiem garāku periodu. Tas ir tas 3 vārdos pa mums, un jūs varat aiziet apsīties vairāk uz e-komercija.lv. Tātad, runājot par atslēgu vārdu izpēti, tad es zinu, ka ļoti daudziem varbūt tas jau būs zināms, un mēs pārēsim pāri tādiem standarta vienkāršiem konceptiem, bet es domāju, ļoti daudziem tas atkal radīs pilnīgi jaunu tādu izpratni. Tad atslēgvārdi, kas ir atslēgvārdi? Atslēgvārdi tie ir vārdi un frāzes, kurus jūs parasti lietojat meklējot informāciju internetā. Ja jūs, piemēram, gribat tūlīt nāks ziema, jūs gribēsiet pirkt ziemas riepas, iesiet gan uz Google meklētāju. Jūs varat arī pētīt Facebookā, Bingā,
nezinu, Instagramā, TikTokā, jebkurā platformā, kurā jūs iesiet, ņemsiet šo te vārdiņu, rakstīsiet iekšā, šis ir tas atslēgvārds. Un caur šiem atslēgvārdiem jūs varat saprast, kā cilvēki meklē jūsu vai jūsu uzņēmumu vai teiksim, jūsu pakalpojumus, produktus, ko jūs piedāvājat, vai vispār kā cilvēki meklē risinājumus savām problēmām, vai, piemēram, meklē tur logus. Cilvēks ies Google meklētājā, meklēs, rakstīs šos frāzes, tie ir tie atslēgvārdi. Un tas, ko ļoti bieži daudzi neizprot, kur vispār var pielietot. Cilvēkam liekas, kas atslēgvārdi kaut kur lapā varētu ievietot, un es teikšu tā, šīs ir tikai dažas vietas, kurās jūs varat pielietot šos te atslēgvārdus vai šīs atslēgvārdu izpētes rezultātus. Tur tas lauks ļoti liels. Piemēram, jūs balstoties atslēgvārdā varat izdomāt, kādu struktūru veidot. Un tas, ko, piemēram, es pirmīt rādīju no kokapstrādes nozares, šis uzņēmums, viņiem ir viens priekšstats, kā veidot struktūru. Ja jūs uzteicat šo izpēti, saprotat konkrēti, kādas ir grupas, kāda ir atslēgvārdi, jūs saprotiet uzreiz, kādu struktūru mājaslapai veidot. Internetu veikalam, kādas kategorijas produktu katalogā, kādas apakškategorijas, kā grupēt vispār produktus un pakalpojumus. Reizēm jūs varat izdomāt, kādus vispār produktiem nosaukumus likt klāt, bloga rakstus. Ja? Jūs varat saprast, kā efektīvāk optimizēt saturu mājaslapā, URL saites, kā jūs varat nosaukt. Ja? Kā vispār radīt saturu, kurš vērtīgs. Ja jūs paskatāties uz šo saturu, jūs saprotat, ka mums vajadzētu uzrakstīt par šo rakstu, kas cilvēkiem interesē, un ja jūs uzrakstiet attiecīgo rakstu, tad, protams, jūs nonāksiet Google meklētāja top pozīcijās. Un es varu parādīt, piemēram, kur ja cilvēki meklē SEO optimizācija, viņiem, piemēram, interesē šis te jautājums, tad, kur ierakstot iekšā, kur parādās mūsu raksts pirmajā vietā, vai kādam pēkšņi meklē, googlē tur SEO speciālists, un rekur aiziet, un rekurējas mūsu šis te raksts, un attiecīgi mēs zinām, ko mūsu potenciālais klients meklē, un līdz ar to radot šo te saturu, mēs esam šī klienta ceļā. Tāpēc daudzas vietas, un starp citu, precīzāk daudz vairāk idejas, un kā vispār atslēgvārdus, kur var pielietot, mēs tieši sūtīsim jaunajā newsletterā, kas būs nākošajā nedēļā. Un rekur piemērs arī vienam mūsu klientam, tad principā tā pamatīdeja tāda iesaistot struktūrā saturā dažādās vietās un pareizās proporcijās šos atslēgvārdus, jums ir iespēja iegūt augstākus rezultātus Google meklēšanas rezultātos, augstākas pozīcijas, un potenciālai klienti atradīs tie, kas meklē jūs. Atslēgvārdus var sadalīt, citi dala 3 lielās grupās, citi dala 2 tādās, es varētu pārslēgt to režīmu, es jau vismaz aizmirsu, šitā varētu pārslēgt, ne? Būtu daudz labāk. Tad atslēgvārdus iedala tādās 3 galvenās grupās, tātad īsi atslēgvārdi, un es pastāstīšu tur detalizētāk, ir īsie, jeb short tail, angliskais nosaukums, vidēja garumi, jeb medium tail, un tad ir long tail, jeb gari atslēgvārdi. Katram ir savi plusi un mīnusi, par tiem es tūlīt pastāstīšu, bet tā pamatīdeja, viņiem ir tāda, piemēram, īsi atslēgvārdi. Viņi parasti sastāv no 1 līdz 2 vārdiem. Piemērs ir kā vasarnīca, ja, un tad varbūt vēl 2 vārdi, bet kur ir mīnus šiem atslēgvārdiem, viņiem ir pirmkārt liels pluss, viņiem ir ļoti liels meklējums. Un bieži vien uzņēmumi cenšas nonākt to pozīcijās ar šiem atslēgvārdiem tieši dēļ šī lielā meklējuma. Bet dēļ šī lielā meklējuma viņiem gribās nokļūt, bet parasti ir tas meklējums vispārīgs, kas var slēpties zem viesnīca vai, piemēram, zem riepas. Ja tur varbūt zem riepas varbūt sezonalitāte, zīmols vēl pietrūkst, cilvēks grib vienkārši izpētīt vai pirkt, vai tas pats vasarnīcē, ja, viņš var izīrēt vasarnīcu, viņš var pirkt, varbūt viņš vispār skatās būvniecību un tā tālāk, tur daudz kas var būt. Tādēļ tas viņiem ļoti, ļoti liela konkurence, ļoti liels meklējums, grūti nokļūt top pozīcijās, atslēgvārds ir vispārīgs, visdrīzāk konversija līdz ar to ir zema. Viņiem ir atkal cits pielietojums šiem vārdiem, kurā vietā viņi nodara, un rekur arī piemērs īsiem vārdiem, tur PVC logi. PVC logi šajā gadījumā jau ir specifiskāk izdalās, ja, logi ir pārāk vispārīgs, tā kā šādi apmēram varianti no logu nozares. Tad vidējiem vārdiem viņi parasti ir kaut kādi 3 līdz 4. Vidējā garuma atslēgvārdiem viņi parasti ir konkrētāki nekā šie īsi atslēgvārdi. Jūs jau, kur arī piemēram, koka logi cenas. Cilvēkiem ir skaidrs, ka viņi grib koka logus un grib šiem koka logiem zināt cenas vai koka logi lēti. Uzreiz zinām, ka cilvēks grib
šos te lētākos koka logus, arī, piemēram, ziemas riepas radzēm. Mēs nevien zinām, ka cilvēks grib riepas ziemas, bet jau arī radzēm. Un tad līdz ar to viņiem parasti meklējums ir mazāks, bet konkurence mazāka un augstāka konversijas iespēja, ja jūs šim cilvēkam varēsiet piedāvāt labu šo te produktu par labu cenu, visdrīzāk viņš nopirks. Tā kā atkal plusu mīnusi šiem te vidējā garuma atslēgvārdiem. Un tad ir, protams, šie te garie, jeb long tail atslēgvārdi, kuri bieži sastāv no 5, 4, 5, 6 vārdiem jau frāzēm. Viņiem parasti ir meklēšanas apjoms ļoti zems, konkurence ir zema. Tātad no vienas puses no konkurences viedokļa jūs varat diezgan ātri būt top pozīcijās, un tas iepriekšējais Facebook Live, par ko es stāstīju, kā nokļūt ātri top pozīcijās. Tā kā to jūs noteikti varat aiziet apskatīties iepriekšējā Facebook Live. Un tad ātri topā, augsta konversija, visdrīzāk klients nokonvertēsies, ja labu produktu piedāvāsiet, tuvāk pirkšanas tam procesam, bet ir mazāks meklējums. Bet īpaši maziem uzņēmumiem, kam nav liels budžets reklāmā, ar bloga rakstiem, kur jūs izmantojat garos atslēgvārdus, es ieteiktu startēt, jo tad jums palielināsies apmeklētība, diezgan ātri būsiet topā, uzrakstiet rakstus, to publicējiet un ātrāk jūs atradīs. Un reku vēl kaut kādi piemēri, kur cilvēki meklē, šeit vienkārši likumus ielikām, jo tur bija vienkāršāk atrast, bet noteikti katrā nozarē šie te garie vārdi, kuriem ir viegli nokļūt top pozīcijās ar diezgan specifiskiem vaicājumiem. Tad vēl viens tāds svarīgs koncepts, ko jums ir saprast, ir tāds saucamais meklēšanas nolūks, kas nozīmē, kāds ir šis te cilvēka nolūks, ar kuru viņš gāja meklē, izmantoja šo te atslēgvārdu. Un tad 4 tādi galvenie nolūki noteikti ir informatīvais, jeb tāds izmeklējušais, ka cilvēkam interesē nevis kaut ko iegādāties, bet viņam interesē tieši izpētīt kaut kādu jautājumu. Un tad ir tāds arī saucamais navigācijas nolūka atslēgvārds, ka cilvēks raksta šo atslēgvārdu ar mērķi atrast kaut kādu lapu tā vietā, lai viņš ietu tur, piemēram, rakstītu www.tele2.lv, tad iet uz kontaktu sadaļu, meklēt un tā tālāk. Viņš vienkārši ieraksta tur Tele2 kontaktu informāciju. Un viņš uzreiz saprot, ka šis ir saistīts ar nolūku. Un es tūlīt izstāstīšu, kāpēc tas ir svarīgs šajā atslēgvārdu izpētes kontekstā. Jo pateicoties nolūkam, un tas bija arī viena lieta, ko mēs vienā no newsletteriem stāstījām par šo nolūku, ja jūs mēģināsiet rankoties Google meklētājā ar nepareiziem atslēgvārdiem, jums būs grūti nokļūt, tāpēc, ka Google zina, ar kādu nolūku cilvēks nāk. Un ja cilvēks meklē, piemēram, informatīvo nolūku, kad šiem te piemērā, kā ieklāt laminātu, piemēram, šeit, ja, jūs redzēt, rezultātos nav ne produkti, ne pakalpojumu sadaļas. Ir konkrēti izglītojoša informācija par to, kā ieklāt laminātu. Līdz ar to šis ir informatīvs, jeb tāds izglītojošs nolūks. Cilvēks grib atrast, piemēram, knifi, kā pareizi ieklāt laminātu, kur video uztaisīt. Līdz ar to jums ir jātaisa saturs, kurš atbilst šim te nolūkam. Navigācijas nolūks atkal, piemēram, ja te kontaktu cilvēks raksta, un uzreiz redziet kontaktu sadaļas uzreiz parāda šajā te Google meklēšanas rezultātos. Un tā, piemēram, ir tādi nolūki kā darījuma atslēgvārdi, tie meklēšanas veidi, ko izmanto lietotāji, kur vēlas pirkumu, veikt jau pirkumu, tā kā konkrēti vēlos iegādāties, pirkt to un to produktu. Un tad ir komerciālajā atslēgvārdi, tur atkal cilvēks vēl it kā meklē, bet viņš pēta produktus, viņš pēta tieši produktus kaut kādus, kurus viņš varētu iegādāties produktus vai pakalpojumus. Jo tie darījumi, ja tur skaidrs, ka cilvēks meklē diezgan specifisku produktu, tur meklē lētākais cena tur pirkt, komerciālais, tas viņš ir nolēmis iegādāties šo produktu, bet viņš joprojām veids tādu kā izpēti. Un, piemēram, komerciāls nolūks, kas vēl nav tāds kā transactional pirkuma nolūks, ir, piemēram, būvniecības uzņēmumi Cēsīs. Un cilvēks meklē būvniecības uzņēmumus Cēsīs, tas jau ir komerciāls, tas nav izglītojošs raksts visdrīzāk, un viņam rezultātos parāda konkrētus uzņēmumus. Un ja, piemēram, es laikam to pirkuma piemēru neieliku, bet, piemēram, ja mēs tur labi ierakstīšu, to jums parādīšu uzreiz kādu piemēru. Let's say, tātad grīdas, flīzes, lētas Rīgā, piemēram, ierakstīsim, ja?
Reku grīdas flīzes lācis Rīgā, un mēs redzam uzreiz, mums ir produktu katalogi. Ja mēs vērsim jebkuru no šiem lapām vaļā, uzreiz redzēt produktu katalogu. Līdz ar to Google zina, ka mums interesē preces, viņi rādīs nevis pakalpojumu sadaļas vai bloga sadaļas, viņi rādīs konkrētus šos te produktu katalogus ar sadaļām, ar cenām. Un ja jums, piemēram, jūs gribat Google meklētājā nokļūt ar atslēgvārdiem, kuriem, piemēram, ir komerciāls nolūks, bet jums katalogs nav, tad jums nebūs iespēja nokļūt topā. Tādēļ, veidojot atslēgvārdu izpēti, veicot, atcerieties šo te konceptu, tā kā jūs vārdiņus tur ģenerēsiet, taisīsiet, organizēsiet, atcerieties pēc tam šos atslēgvārdus pielietojot, saprotiet, kas tas nolūks, kāds nolūks šiem atslēgvārdiem, lai balstoties uz to, jūs varētu izveidot pareizu struktūru. Vēl daži piemēri informatīviem, piemēram, kā pagatavot kūku, ja tas ir recepte. Navigācijas, Facebook, autorizēšanās vai pieteikšanās. Uzreiz cilvēks ir Facebookā nokļūt. Ja, vai, piemēram, vienkārši ierakstot Facebook. Skaidrs, cilvēks ir Facebook darījums, iegādāties PVC logus. Ja. Komerciālais ir labākie PVC logi, labākie koku logi lietas. Vienkārši viņš grib izvēlēties, veikt izvēli. Viņš jau ir uz komerciālu rīcību vērsts. Tā kā šādi ir tie. Tāpēc skatieties tie vārdiem un domājiet. Droši komentāros tie, kas pieslēdzas un skatās, droši rakstiet komentāros savus jautājumus, uzdodiet, nekautrējieties un atcerieties nošērot šo te video un nospiest laiku, jums informācija liekas vērtīga. Un es vēl pāris lietām iziesim cauri. Tā, jautājums, kāpēc, jā, un tad es bišķiņ samulsu no tā slaida, bet sapratu, kāpēc vēlreiz par atslēgvārdiem, bet nē, atslēgvārdu izpētes, tad atslēgvārdu pati izpēte, ko tas nozīmē atslēgvārdu izpēte? Tas ir process, kurā jūs veicat šo te atslēgvārdu, tā kā varētu teikt, atklāšanu, un es iešu cauri, tad jums ir kaut kāds produkts, ko jūs gribat pārdot saviem potenciāliem klientiem caur mājaslapu, kā es minēju, un tad jums ir jāsaprot, kā šo te sadaļas taisīt, kādu tekstu rakstīt. Jums jāsaprot, tad attiecīgi šajā te atslēgvārdu izpētes procesā jūs ejat cauri kaut kādiem konkrētiem soļiem, jūs atklājat šos te atslēgvārdus, ejat šiem te soļiem, veiciet šo te vingrinājumu, caur kuru jūs izprotat, kādi tad ir šie te atslēgvārdi un kā jūs potenciālai klienti meklē produktus un pakalpojumus. Tad tā ir šī te atslēgvārdu izpēte. Vēl viens koncepts, ko vērts ir saprast atslēgvārdu izpētē, jo tad, kad jūs arī uztaisīsiet šo atslēgvārdu izpēti, svarīgi ir saprast šo te konkurenci. Katrs no šiem rīkiem, ar kuriem notiek atslēgvārdu izpēte, es jums parādīšu, kādi šie rīki ir. Katram no vārdiem ir pretī tāds koncepts, viņš saucās keyword difficulty. Tas, ko es jums varu pateikt, ka nav tā, ka viņš 100% pareizi parādīs, kāda ir šī te keyword sarežģītība vai saucamais keyword difficulty, tāpēc ka katrs no šiem rīkiem kalkulē savādāk, balstoties uz tiem, uz meklēšanas rezultātiem, kādas ir tās lapas, kādas ir stāvoklis, cik ir backlinki, vēl visādus faktorus ņem vērā, katrs šis rīks atšķirīgi kalkulē. Bet noteikti, un šis nav tā kā absolūti, piemēram, jūs gribēsiet nokļūt Google meklētājā ar koka logi, jā, viņam ir mazāka konkurence nekā, piemēram, vārdam riepas, bet visdrīzāk arī nebūs tik viegli vienkārši nokļūt ar koka logi, tāpēc, ka tāpat jau kaut kas ir top pozīcijās, bet nokļūšana noteikti būs vieglāka, tāpēc, tā kā veiciet atslēgvārdu izpēti, noteikti skatieties arī uz attiecīgi uz šo te atslēgvārdu konkurenci. Un 5 vārdos vēl, kur parasti šos atslēgvārdus izmanto. Virsrakstos, lapu virsrakstos, bloga rakstos, meta descriptionos, ja tur H1, H2 virsrakstos, visā tekstā, uz alt tekstiem, bildēs, failu nosaukumos liek iekšā, URL adresēs un lapas struktūrā. Tā kā ir vairākas vietas, kur šos te vārdus liek. Un tad, principā, tā ideja jau ir tāda, ka jūs izpētat šos vārdus, un tad jūs izplānojiet tas, ko es saucu šo te mājaslapas vai internetu veikala informācijas arhitektūru, visu to struktūru, sadaļas, kategorijas, URL-us, tekstus, kategoriju aprakstus, produktu nosaukumus, attēlu nosaukumus, alt tekstus,
tagus, bloga raksta kategorijas, pakalpojumu sadaļas, vienkārši skrien cauri, kur vēl jaunumi, bloga raksti, tur teksti, enkuru teksti, tā kā ļoti daudz dažādās lietās. Jūs uzbūvējat, tad jūs veicat izpēti, jūs saprotat to informācijas, nezinu, kā latviski varētu saukt tādu kā grafu vai tādu burbuli, kā cilvēki jūsu produktu pakalpojumus meklē. Un attiecīgi jūs, balstoties uz šo izpēti, uzbūvējat šo te arhitektūru, kuru pēc tam Google nokraulo, un caur šiem vārdiem viņi saprot, par ko jūs esat, par ko jūs runājat. Tāpēc tāda ir palielinā tā transformācija no tās izpētes, kāpēc es parasti saku, taisiet atslēgu vārdu izpēti internetu veikala mājaslapas izstrādes sākumā, nevis pēc tam, tāpēc, ka bieži vien šo izpēti veicot, jums atkal jāpārbūvē struktūra, jāpāraksta teksti, jāveic uzlabojumi tā tālāk, un tas ir atkal ekstra izdevumi. Tāpēc es saku, taisiet atslēgu vārdu izpēti internetu veikala izbūves sākumā. Tātad, ķeroties klāt šim te atslēgu vārdu izpētes procesam. Jūs droši varat šo te, kas mesos te laivus nenoņemam, jūs varat noskatīties pēc tam atkārtojumos, plus mums vēl ir arī mājaslapā vesels raksts par šo tēmu. Bet tas, kā šo te dara, pirmais solis, tad jums ir svarīgi saprast arī šīs atslēgvārdu izpētes mērķi, ar kādu mērķi jūs vēlaties šo atslēgvārdu izpēti veikt, jo ir daudzās nozarēs tā atslēgvārdu izpētes rezultātā tur ir tā kā, tur ir desmitiem tūkstoši atslēgvārdu vai tūkstošiem atslēgvārdu, simtiem grupu, un tad jūs nesaprotiet, kur to visu darīt, saprotiet, kas ir tas mērķis, vai jūs gribat ražot blogarakstus, vai jūs gribat pārbūvēt internetu veikalu, vai jums vajag atrast, kā uzrunāt savu auditoriju, kā viņi komunicē, tad kas šis mērķis, un saprotat arī pielietojumu, kam jūs šos atslēgvārdus pielietosiet, jo ja jums būs skaidrs, kas ir mērķis, ko mēs gribam sasniegt, jūs zināsiet, ko meklēt, jo jūs arī, piemēram, varat, tur plānot doties ceļojumā, un ir svarīgi saprast, kas ir tas mērķis tam ceļojumam, ja jūs gribat doties ceļojumā, aizlidot uz siltiem zemēm, vienkārši dzīvoties pie viesnīcas, dzert kokteļus, sauļoties, dzīvoties pie baseina, tad jūs gatavojasieties pēc viena, skripta šim te ceļojumam. Ja jūs izdomājat, hei, es lidošu turieni, karsts laiks, mēs kāpsim, tur vulkānā, kāpsim augšā kalnos, tur apakšā būs karsts, jo ir siltās zemes, augšā būs augsts, tāpēc, ka tur būs virs jūras līmeņi, tur 3-4 kilometri. Vai kaut ko siltu paņemt līdzi un tā tālāk, vai kaut kāds atbilstošs apaus. Līdz ar to jūs pilnīgi savādāk gatavojaties šim te piedzīvājumam. Tāpēc es saku, saprotat, ko gribat sasniegt, otrs definēt šo te atslēgvārdu izpētes pielietojumu, kur jūs šos atslēgvārdus liksiet lietā. Tātad nākamais, arī jūs saprotat, ko jūs gribēsiet sasniegt ar šo atslēgvārdu izpēti. Pirmais, nākamais vai otrais solis, teiksim tā, tātad uzģenerēt šīs te idejas, balstoties uz kā jūs pēc tam, kuras jūs barosiet iekšā atbilstošiem rīkiem, jo tā doma ir tāda, kā tas parasti notiek. Ir dažādi rīki, ar ko tas notiek, bet tad ir ideja tāda, jūs izdomājat veselu čupiņu vai pāris keywordus, kas ir jūsu nozari raksturojošie vārdi, ko cilvēki meklē, ko viņi pielieto, kā viņi savus produktus pakalpojumus. Jūs šādu sarakstu uztaisiet, un tad jūs šo te sarakstu barojat iekšā attiecīgajos atslēgvārdu izpētes rīkos. Šie rīki spļauj ārā sarakstus, kurus pēc tam jūs grupējat atbilstošajās kategorijās. Tie rīki nav, tie saraksti, ko viņi met ārā, nav izdomāti. Viņi ir reāli Googles dati, kā cilvēki meklē informāciju. Tādēļ jums jāsaprot, ko jūs šajos rīkos, ko jūs viņos iebarosiet un kur jūs varat vispār šos te vārdiņus dabūt. Viens noteikti būs jūsu nozares pieredze. Jūs noteikti zināt, kurā, kā jūsu nozarē cilvēki meklē produktus un pakalpojumus, pieņemsim. Ja? Skatīties Google meklēšanu. Varbūt daram tā, ķeramies, es parādīšu reāli praktisku, ko mēs te daudz runāsim. Let's dive in, kā saka. Latviski. Tātad uztaisām tukšu dokumentu. Es parasti lieku Google Sheetu, citi izmanto Exceli. Man patīk Google Sheets. Jā, Kristīna, tos rīkus,
Kristīna prasa rīkus, kuros mēs vadam iekšā. Tūlīt, man liekas, nākamajos slaidos es parādīšu. Gan īsti pateikšu rīkus, gan arī parādīšu, kā tas ir, kur tas ir, kā darāms. Tātad pirmā lieta, mēs uztaisām Google Sheetu. Nu, nosauksim tur atslēgu vārdu izpēte. Es parasti pieliku, tas ir mans personīgais, es parasti pieliku datumu, kad es to dokumentu taisīju, lai es varu atcerēties. Un tad atslēgu vārdu izpēte, piemēram, nosauksim, ko mums varētu tur rakstīt. Piemēram, nezinu, piemēram, sauksim turists.lv. Piemēram, tirgosim kaut kādu turisma apģērbu, piemēram. Un tad ir tā, ka viena lieta, es teicu uztaisīt tā dokumentu, man patīk taisīt Google Sheetā, jo tad es varu dalīties ar citiem kolēģiem, piemēram, ja. Un mēs, balstoties uz pieredzi, viņas strādāja šajā te nozarē, kas tirgo turisma apģērbus, es rakstīšu, piemēram, apavi pārgājienam, ja, tur turisma apģērbs, kā vēl varētu, kādi atslēgu vārdi. Piemēram, nezinu, jaka pārgājienam, pārgājiena soma, ja, turisma ekipējums, bikses lietājumam. Jūs varat sarakstīt, jums nav, kā saka, jā, šeit nevar kļūdīties, jūs vienkārši rakstiet, kas jums nāk prātā. Ja jūs esat uzņēmuma mārketinga vadītāji, es jums ieteiktu aiziet pie kolēģiem, kuri strādā pārdošanā, kur ikdienā komunicē ar klientiem, strādā, viņi noteikti jums iedos šos te izējošos, jeb saucam angliski viņš saucās seed keywords, bet viņi noteikti jums iedos pavadienu. Tad var skatīties, tas ir šos, kur man tie piemēri, jā, tad var skatīties saistīti šo meklējumu ieteikumi. Jā, tas, ko mēs varam darīt, es jums parādīšu piemēru, jūs varat aiziet uz google.lv, atnākt uz šeieni, uz Google meklēšanas rezultātiem, piemēram, sākt rakstīt, rakstīsim apavi, skaties, mēs uzreiz rakstam apavi pārgājienu apavi sievietēm. Un Google mums uzreiz priekšā dod šos te vārdus, ar kuriem cilvēki meklē. Tad pārgājienu apavi un apavi pārgājieniem. Tad ejam atpakaļ un mēs šos te liekam, tātad, kas mums tur bija, apavi pārgājieniem, tas mums pārmērīsim, piemēram, pārgājieniem un, piemēram, pārgājienu apavi, tātad un rezultātā tad mēs šādi izējam cauri, parakstam vēl, mums ir varbūt, tur nezinu, soma vai, piemēram, pārgājienu somas, rekur uzreiz pārgājienu somas, piemēram, pārgājienu soma, uzreiz paņemam, rekur atkal paņemam, ierakstam iekšā. Tad šis ir vēl viens veids, tad no pieredzes, automātiski, tad ejam tur, kur šies te ieteikumus Google dod, un tad vēl mēs varam apstīties, rekur apakšā saistīti ar šo gadījumu. Reku cilvēki arī, piemēram, meklē, pastamies puņču somas, Nike somas, te neizskatās pēc mūsu saistītā, piemēram, pārgājiena apavi, pastīsimies, kā mums izskatās, Google mums pielabos. Pabraucam lejā, ekur uzreiz parāda vasaras pārgājiena apavi, piemēram, ja, salmonu pārgājiena apavi, labākie pārgājiena apavi. Rekur apakšā mums atkal jau Google iedod pavadienus, ko mēs liekam šajos te seed, jeb šo, izējošos atslēgvārdus, tātad labākie pārgājiena apavi. Un rezultātā tad mums ir kaut kas jau savācies. Tad jūs varat arī, piemēram, meklēt šīs te idejas tiem atslēgvārdiem, rekur metataitlos, paskatīties, ko cilvēku uzņēmumi, ko citi uzņēmēji ir likuši iekšā šajos te title tagos vai meta descriptionos. Un šādā veidā jūs varat arī saprast turisma ekipējums, piemēram, ja, šo mums arī varētu notikt. Turisma inventārs, rekur turisma inventārs, ok, mēs varētu bišķiņ paspēlēties ar šo atslēgu vārdu, pasīsimies turisma ekipējums, bet, redz, man liekas, turisma ekipējums.
Mēs paskatāmies meklēšanas rezultātos daudz lieto turisma inventārs. Ko tas nozīmē? Varbūt turisma inventārs ir populārāks meklējums. Šo mēs paspēlēsimies. Ja? Turisma inventārs. Un šādi, ejot cauri dažādām vietām, jūs varat meklēt un paskatīties, vēl es gribēju tīrjais zinkāres, ko mums meklējas turisma ekipējums apakšā. Turisma inventārs, gandrs, uztamies turisma inventārs, kas atkal mainās, un redz, šeit rakstot arī augšā izvēlēties, arī šeit mainās. Tā kā to mēs redzam. Tad mēs uzģenerējam šīs atslēgvārdu idejas no pieredzes, no saistītiem meklējumiem, no ieteikumiem, arī apskatot meta, šos te virsrakstus, ja meta taitlus. Tas tātad mēs izgājām cauri, šo mēs sarakstījām, Google Sheetā izdarījām, un rekur ir piemēri, kā izskatās arī, es jau jums arī tajā parādīju, un mēs iesim vēl arī tos rīkos, un šeit ir tādi daži no rīkiem, ar kuru palīdzību jūs varat meklēt šos te atslēgvārdus tūlītes. Tad rekur bija jautājums no Kristīnes paskatīties, parādīt, tad, kur ir šie rīki, kuriem meklē šos keywordus. Google Keyword Planners, šis te bezmaksas rīks, jums vienkārši jāuztais Google Ads konts. Varat skatīties, bet, manuprāt, teiksim tā, jūs bez maksas ar viņu varat izpētīt, bet šie rīki ir Semrush, Ahrefs, jeb Ahrefs, pareizi sakot, un SERankings, tie, man liekas, labākie. Vislabākais rīks vispār ir nozare atzīts, ir šis te Ahrefs. Man patīk SERankings, reizēm es izmantoju vienu, reizēm izmantoju otru. Ahrefs ir dārgs rīks diezgan, manuprāt, jo tur ir tā, ka tu maksā abonēšanas maksu sākot no, ja nemaldos, kaut kādiem 80 vai kaut kas tāds mēnesī, vai pat 150 vai 180 mēnesī, plus vēl tad jums iekļaut kaut kāds kredīts, ko jūs tā mēneša griezumā varat izmantot, un ja jūs viņu pārsniedzat, jums jāmaksā ekstra. SERankingā foršāk viņam ir mazāka cena, un viņš neņem vēl tik daudz, vai vispār vairs neņem naudu nos par šiem te meklējumiem, bet Ahrefs ir precīzāks, daudz dažādi apslēptāku keywordu, tā kā katram savi plus un mīnusi. Un ar viņiem jūs noteikti varat strādāt. Tā, vai es izgāju? To mēs izdarījām. Jā, tas nākamais, es esmu palaidis bišķiņ garām vienu soli, bet rekur es jums tūlīt parādīšu. Tātad, labi, mēs iesim, es jums parādīšu šo te Ahref rīku. Es tūlīt ielgošos vienkārši iekšā, aiziešu uz Keyword Explorer sadaļu. Aiziešu uz Keyword Explorer sadaļu, tātad šis ir tas viens no rīkiem, ar kura palīdzību jūs varat veikt atslēgvārdu izpēti. Tas, ko jūs varat darīt, tad atvēršot vaļā, un rekur augšā viņam ir tā sadaļa Keyword Explorer, šajā te vietā, rekur šeit ir Keyword Explorer, un uzspiežot uz viņu, jums parādās šāds te loks. Un šajā vietā jūs rakstīsiet iekšā attiecīgos tos savus seed keywordus, un tad es rādīšu pēc tam arī nākamos soļus. Tā, kur arī Kristīne saka par Semrush un Ahrefs maksas. Ar citu Semrusham un Ahrefam, man liekas, var uztaisīt arī 50 izmēģinājumu versiju, kur jūs varat arī uztaisīt atslēgvārdu izpēti. Ar attiecīgi šiem te rīkiem. Tātad mums ir šī te bāzīte, tūlīt paņemsim, kur mums palika mūsu seed keywordi. Rekur, tātad ir dažādi varianti, kādas noteikti. Tad jūs varat paņemt vai no šos konkrētos seed keywordus, tā kā šos te izējošos keywordus iekopēt šeit te iekšā un izvēlēties attiecīgo valsti, uz kuru jūs veicat šo te izpēti, kuram meklētājam. Un es šajā gadījumā, protams, interesē man Latvija, ierakstu iekšā šos te keywordus un paskatāmies. Un šajā gadījumā mēs redzam konkrētos keywordus, viņš uzreiz rekur parāda meklēšanas rezultātos. Viņš uzreiz mums rāda, rekur ir paši šie te atslēgvārdi. Šeit ir keyword difficulties, jūs varat redzēt lielā konkrēts vai mazāka, šeit ir meklējums mēnesī, un tas ir tas, ko es jums gribu tā kā
nedaudz pieminēt, ka šis meklējums mēnesī viņš nav iekalts akmenī, viņš patiesībā varētu būt pat vairāk, jo neviens no šiem rīkiem nespēja pateikt precīzu meklējumu, jo viņš šos datus savāc no šī Googles lielā nezinu, datubāzes, tā viņi tur dažādiem algoritmiem attīra, organizē, apkopo, kalkulē šīs un te var atšķirties arī no sezonalitātes, citi šo meklējumu kalkulē pa 12 mēnešiem, citi pa 6 mēnešiem, dažādi rīki, dažādas features, bet tas jums ļauj redzēt aptuveno meklējumu. Iespējams, ka tas ir vairāk patiesībā, un arī tendence, kurš ir meklētāks, kurš ir mazāk meklēts. Un, piemēram, ja mēs skatāmies tur apavju pārgājieniem, ir, nezinu, tur apmēram 10, 20 reizes mēnesī, tad pārgājienu apavīt 400 reizes mēnesī. Tā ir atbilde, kādu sadaļu kategoriju jūs mājaslapā veidosiet, kā sauksies attiecīgi jūsu šī kategorija. Bet redziet, šajā gadījumā kur jums ir precīzi šiem atslēgvārdiem ir izvadījušies šie rezultāti. Un tie ir 2 keyword, kuriem nav datu, ja, bet tas ir konkrēti šiem. Bet ja mēs nospēdīsim matching terms, tad šajā gadījumā, attiecīgajā gadījumā, šis rīks paņem visus šos vārdus, ko jūs iedavāt, un viņš paņem, viņiem uzģenerē variācijas, bet viņš paņem tikai pirmo, nevis visus pārējos. Tādēļ, ja jūs gribat attiecīgi no katra no šiem atslēgvārdiem uztaisīt padziļinātāku izpēti, dziļāku, saprast, kas ir kas, kā tas veidojās, tad jūs ņemat iekšā, barojat, piemēram, konkrēto vienu atslēgvārdu. Nu, pastīsimies, kur mums bija lielāks meklējums. Piemēram, pārgājienu apavi, vai, piemēram, ierastīsim iekšā pārgājienu apavi, uztaisīsim meklējumu un uztaisam matchingu, apstamies, kas mums ir. Un šajā gadījumā, kur mums ir uzģenerējās šie uzģenerēja šie vārdi, kuri atvasinās no šī atslēgvārda pārgājienu apavi. Un kur ir konkrēti šim vārdam. Ja mēs atkal gribētu iet, mēs atkal ņemtu nākamo. Un es parādīšu, varbūt šeit vienkārši nav tik daudz to meklējumu, bet, piemēram, es varētu parādīt jums piemēru ar vārdu logi, jo ierastīsim logi, tur noteikti būs ļoti daudz šo meklējumu un dažādās kombinācijās. Tad uztaisam meklējumu, uztaisam matching terms. Matching terms nozīmē, ka tad, kad jau pamatā viņam ir tas vārds logi, un tad viņš parāda visu attiecīgi apkārt šim logi vārdu, kādās kombinācijās cilvēki meklē. Un šajā gadījumā, paskatieties, mums ir veselas 32 lapas konkrēti ar šiem vārdiņiem logi. Un tas, ko mēs varam darīt, tad mēs uzģenerējam vienu šādu sarakstu no šī atslēgvārdu, un mēs varam izeksportēt šo konkrēto uzģenerēto sarakstu. Uzspiežam eksportēt un uzliekam downloados, saglabājam šos atslēgvārdus. Un mums iznācis šis saraksts. Spiežam upload pie downloadiem. Okay. Uploadojam augšā šo failu. Un reku mums parādās viņi. Un vēram vaļā Google Sheetā. Un redziet, mums ir ienākuši šie atslēgvārdi iekšā ar dažādiem datiem, kuri varbūt šajā vietā jums nav tik, svarīgi. Šajā prezentācijā tur var pieskārties dažādiem jautājumiem, bet tas, ko es jums svarīgāko atstātu, es parasti iztīri lieku ārā. Šīs mums pagaidām neinteresē, tur traffic potential var skatīties, bet ne šajā reizē. Tad izņemsim visu lieku ārā. Kas jums patiesībā šobrīd visdrīzāk interesētu, ir atslēgvārds pats, sarežģītība, jeb grūtības pakāpe un volumes, ja kāds ir šī atslēgvārda meklējums. Skaitlis mums arī neinteresē. Es pat teiktu, ka šeit vienkāršot to procesu, es novākšu arī difficulty, vienkārši, lai mums nav lieka informācija par daudz un
Jā, varbūt nevajadzēja man to zēst ārā. Labi, es izvedīšu bišķi savādāk. Nē, te nav šitam dokumentam nemaz pēc noklusējuma. Nu, labi. Tā, mēs dzēšam ārā šito, dzēšam ārā šos datus, difficulty metam pagaidām ārā. Šito izmetam ārā, un redziet, mums šajā gadījumā ir izveidojies dokuments, kurā mums ir tagad pirmais atslēgvārds no šiem te logiem. Mums ir izveidojies tāds garš saraksts, uz cik tur sanāk, apmēram 1500 rindiņām, kas ir teiksim, izveidojušās. Ja? Un te ir saka vēl viena interesanta, kāpēc tu man uzvedies, draugs, tā? Tā, labi, mēs esam šeit. Tātad rekur ir kaut tie meklējumi, un rekur interesanti šajās vietās, ka 10, un te rāda, te nulles rāda, neko šeit nerāda. Tas, ko es parasti daru, parasti rāda 0 līdz 10, un ja parasti es saku, ja ir 0 līdz 10, tad drīzāk ir kaut kur pa 5 pa vidu, teiksim, ejam uz kompromisu, ja. Šajā gadījumā es, piemēram, atzīmētu, ka šeit ir visi pa 5, jo, lai jums ir kaut kāds priekšstats, lai nav tāda sajūta kādam kolēģim vai ne komandā, ka, kāpēc tur ir 0, vai tu šo vārdu nemeklē. Nē, nu, es ieliktu 5, jo cireiz vairāk meklē, cireiz mazāk. Nākamais lielais solis, ko mums ir jāizdara, tad, kad mēs esam šādus te sarakstus uztaisījuši, mēs esam uzģenerējuši šo te atslēgvārdus. Nākamais lielais solis ir šo te atslēgvārdu organizēšana, jo caur šo te atslēgvārdu organizēšana mums veidojas tāds kā, mums veidojas priekšstats par to, kādas ir grupas, kādas ir meklējumi. Jūs varat organizēt šos vārdiņus pēc konkurentiem, pēc sezonalitātes, ja? Pēc, nezinu, tur lokācijas, vai tā ir Rīga, Centrs, Vidzeme, tur Valmiera, Vecrīga, Baltezars, ja? Pēc lokācijas Purciems, Pļaunieki, dažādas tādas kombinācijas, ja? Produktu kategorijām, pakalpojumiem, ja ir tiešie, netiešie, piemēram, kaut kādiem bloga rakstiem pēc prioritātēm, kur jums liekas. Ja varianti, kā organizēt, ir dažādi, vajag vienkārši vadīties pēc tādas, nezinu, loģikas, vai tā varētu teikt, kā jums pašiem liekas tas common sense, ja, pēc viņa vadoties organizēt. Tas, kā jūs varat darīt, piemēru parādīšu, vismaz virzienu. Jūs saprotiet, jums ir, tad ir kaut kādi zīmols, rekur logi, ja, tad ir kaut kādi koka logi, tad ir PVC, ir pakešu logi, jumta logi, ir dažādi logu veidi, kā no šī visa ķīseļa dabūt ārā to, ko jums vajag. Ļoti vienkārši ieslēdzam filtru, rekur rakstam iekšā clear, rakstam PVC pirmais. Mēs saprotam, ka mums ir PVC logi. Atzīmējam šos PVC logus. Es uztaisītu atsevišķu šītu. Tas jums procesā, jūs paši sapratīsiet, kā tur kas veidojās, tad visu no PVC logiem. Rekur nokopējam, atnesam šeit, bēm, iemetam iekšā, nospiežam delete un rekur notīrot filtru. Rekur mums jau redz attīrās, rekur šī te lielā čupa jau ir tīrāka. Bez liekiem tālāk meklējam atkal, tālāk ejam koka, ja, piemēram, koka logi. Select all, bam, tad iezīmējam koka logus tāpat. Šitā un ejam šitā koka logi, ja. Tālāk ejam, skatāmies, vēl koka logus izmetam ar delete, jūs ar vienkārši taustiņu delete jūs izdzēšat viņus ārā. Bet redziet, jums joprojām šajā te vietā paliek. Tātad, kas mums vēl ir? Skatāmies cauri, tur kaut kādi, nezinu, tās plastikāta logi ir kaut kādi. Plastikas logi, ja, viss, kas ar plastiku saistīts un plasmasas, ja. Un šādā veidā jūs ejat cauri smuki un sopu solim izlasiet ārā šīs te grupas, ja. Tas, ko jūs atkal varat, varbūt ir pat labāk no sākuma viņus, lai jums tā kā brīvākas rokas ir ar viņiem te vicināties. Sākuma varbūt vispār to vienu grupu nejaukt kopā ar citu, jo tad rekur mēs esam šeit, ja, rekur šitajā vietā. Tad mēs varam skatīties, labi, tātad rekur, kas cilvēkiem te varētu interesēt, rekur par reģioniem, ja, piemēram, pieņemsim, jums interesē apstīties, kādos reģionos tie cilvēki,
kādos reģionos, vai, piemēram, mēs atdalām visu, kas ir saistīts Rīga, vai, piemēram, Rīga, te būs atlasam, ja, cilvēki pa reģioniem, izvācam ārā, šito te saliekam, šitos uzreiz metam ārā. Un apmēram tāds ir process, jūs vienkārši skatāties, ja, piemēram, meklējam cena, ja, cena, cilvēki visu, kas meklē pa cenām, vai kur atkal paņemam, bēm, aizskrēju, cena, tā, labi, spārnasīšu uz atsevišķu šīt, lai man vieglāk. Un šādā veidā jūs varat iet cauri un izmetīsim ārā lieko, un tādā veidā jūs ejat, organizējat tos keywordus un skatāties šīs te sakarības. Un tas rezultāts beigās, tad, kad jūs iziet cauri, tad, kad jūs viņus sakārtojat un sāorganizējat, tas rezultāts parasti izskatās šāds. Un tur var būt tā, ka varbūt 100 vai 10 šādu te atslēgvārdu grupu, kas jums dod virzienu, ka jūs skatieties kreklu apdruka, tur tēkreklu apdruka cilvēki meklē, ja, un tur dažādās kombinācijās, un tad tas iznākums parasti tāds, es vienkārši nerādīšu klientu tos kaut kādus piemērus, bet tur parasti tā, ka lielās izpētēs ir tur ļoti gari šie te saraksti. Pēc tam, protams, tad, kad jūs esat šos te atslēgvārdus sarakstos sāorganizējuši, tad sākas tas nākamais solis, kur jūs pielietojat šos atslēgvārdus dažādās vietās savā mājaslapā, kā jau minēju, veidojot struktūras, sadaļas, kategorijas, blograkstus, jaunumus, tekstus, visu aprakstus sadaļām. Tur jūs attiecīgi šos te atslēgvārdus pielietojat, liekat iekšā, rakstiet tekstus, izmantojiet un liekat šādā veidā jūs uztaisiet lapu, kura tiek atrast Google meklētājā. Un atcerieties to, ko es minēju, skatieties pēc apjoma, izvēlieties, un parasti atcerieties, viens atslēgvārds ir uz vienu atvērumu mājaslapā ideālā pasaulē. Reizēm tā nenotiek, tur ir visādas tehnikas, kā to apiet, bet viens atslēgvārds ir uz vienu atvērumu. Savādāk var sākties kanibalizācija, kā rezultātā jums grūti būs rankoties jebkurā gadījumā. Izvērtējiet garumu, izvērtējiet konkurenci. Atcerieties par to, ko es minēju par to, no galas tas piemērs, meklēšanas vai meklējuma nolūks. Un tādā veidā jūs varēsiet norankoties, jūs pareizi arī šos te vārdus pielietosiet lapā. Un tas arī, ko es minēju, ka meklējat šo te, protams, balansu starp meklējumu un sarežģītību. Nemēģiniet vienmēr cīnīties par sarežģītākajiem vārdiem, jo rezultātā būs tā, ka jūs uztaisīsiet visu tikai uz tiem sarežģītiem vārdiem, liekas liels meklējums, bet vienkārši cilvēki pie jums beigās nenāks. Tāpēc ir vietas, kur izmantojiet, es parasti teikšu tā, struktūrā lietojiet tā kā lielu meklējumu vārdus, jo tas dos Google izpratni, par ko jūsu lapa ir, un tas ir mugurkauls, un tā tai lapai jābūt uzbūvētai. Bet tālāk atkal, piemēram, bloga rakstos izmantojiet mazāku meklējumu, augstākas konversijas, šos atslēgvārdus, jo tas mums ļaus ātrāk norankoties Google meklētāja top pozīcijās. Lūk, tāds apmēram ir tas process, kā notiek šīs atslēgvārdu izpētes. Ja jums ir droši kaut kādi jautājumi, droši rakstiet komentāros, un es labprāt jums atbildēšu. Un ja jūs arī vēlāk kaut šo te pašu video noskatieties, droši rakstiet, jo mēs parasti pēc tam vainoties ir kaut kādās, nezinu, tur pašā Facebookā, LinkedInā vai YouTube'ā. Ja kāds uzraksta, mēs, protams, arī atbildam, jo cilvēki reizēm pēc pusgada tikai šo te video redz. Bet jā, tas galvenais message visā šajā ir sākat ar šo atslēgvārdu izpēti. Paņemat šos rīkus, pieslēdzat, kā es minēju, tie bija tie galvenie rīki, mums bija Google Keyword Planners, SEMrush, Ahrefs, Serankings, šie tie rīki, ar kuru palīdzību jūs varat noteikti veikt atslēgvārdu izpēti. Tā, tūlīt apstīšos, parādīšu vēl piemēru, kā izskatās Serankingā.
Kas ir tās tēmas, varbūt par kurām jūs gribētu vēl redzēt kādus Facebook laivus? Kas varētu būt? Es neatceros, par ko mums bija nākamais plānots. Nākamais būs pēc mēneša. Savā laikā mēs taisām katru nedēļu, bet šobrīd tas vienkārši prasa baigo resursu, un mēs netiekam līdz katrai nedēļai noteikti. Bet reiz mēnesī mēs labprāt uztaisīsim, un es labprāt zinātu, kas varētu būt tās tēmas, kuras jums interesētu, kurām mēs varētu vēl uztaisīt attiecīgi šos laivus. Tā, kas mums ir? Ekra attiecīgi ir tāds rīks, tad C-rankings, viņam arī šis atslēgvārdu izpētes rīks. Un, ja, piemēram, mēs šeit ierakstīsim apavi, tad rekur, kāpēc viņš man apavi rekur ir, uzspiežam analyze, un viņš mums rekur arī uztaisa difficulty parāda, kāds ir apaviem meklējums mēnesī, similar keywords, tad ap šo te similar keywords skaitās apkārt šim te keywordam related keywords, kas var būt arī apavi veikals, kurē apavi internetā. Similar keywords. Šeit related ir vairāk tā kā locījums, varbūt dažāds apavi šeit vienmēr būs iekšā šis te atslēga vārds apavi un apkārt. Un arī rekur dažādi rīki, dažādas features rāda, piemēram, šis te C-rankings rāda šo te meklējumu nolūku. Kamēr es rakstu, droši uzdodiet vēl jautājumus un izstāstiet, kas ir Facebook Live, par kādām tēmām jūs vēl gribētu klausīties, noderīga informācija, lai mēs pastāstam. Kur ir difficulties, meklējums mēnesī, tendence var redzēt, ja kā šis te atslēgvārds trendo vai netrendo, cik viņš populārs, kāda viņam dinamika. Un arī rekur ir local intent, vai, piemēram, rekur ir commercial, tā kā komerciāls nolūks, navigational, jā, rekur eko apavi, tas nozīmē, ka cilvēks drīzāk meklēs Google meklētājā tieši eko apavu mājaslapu. Tāda ir par šitām lietām. Tādas, kur Kristīna saka par to, jautājums ir par backlinkiem, kādas vietnes izmantot. Vietnes, kurām var uzticēties, tā varētu teikt. Ja jūs gribat būvēt backlinkus, noteikti izmantojiet. Zini kā, es teikšu tā, šitā ir pārāk slidena tēma attiecībā uz tiem backlinkiem, un ieteikums ir noteikti izmantot vietnes, kuras nav spamīgas, kuras ir cilvēki apmeklē, lasa, ja izmantojiet kaut kādus viesu blogu rakstus, pameklējiet, kur varat uztaisīt vērtīgu materiālu, ievietot. Tādi backlinki būs vērtīgāki. Ja? Un Latvijā liela daļa šo te backlinku tiek būvēta ne tikai no, kā lai saka, oficiāliem dažādiem resursiem, bet dažādām privātiem blogu networkiem. Tā kā šī tā lieta, ko arī nozares speciālisti neatklāja, tāpēc gan tēma ir slidena, riskanta, ieteikt, tas ir bišķiņ tā kā es jums teiktu, kādus steroīdus labāk lietot, un ja jūs ar backlinkiem darbojaties, tad jūs saprotiet, ka tā varbūt ir tā lieta, ko nekonsultēt Facebook laivā, jo tur var nezinātājs attaisīt ķīseli. Lūk, tas ir arī šai reizē viss. Ja jautājumi jums nav, vismaz neredzot, un apstīšos vēl LinkedInā, tad ir divas versijas. Vai nu es ļoti labi izstāstīju, vai cilvēki neko nesprata. Bet es domāju, ka ja jūs noskatieties šo te Facebook laivu un šo te pārraidi, un jūs iziet cauri šiem te soļiem, ko es rādīju, tad jums daudz būs lielāka sapratne. Jūs varat arī vienkārši vēl izdarīt tā, kad ierakstiet Google meklētājā atslēgu vārdu izpēte, kur ierakstīsiet iekšā un aiziet par šo atslēgu vārdu izpēti. Un šeit ir viss, ko mēs stāstījām, tikai viņš ir daudz padziļinātāk. Jūs varat paiet cauri, paskatīties bez steigas, izlasīt visu materiālu, pastīties pietuvinājumos, detalizēt skaidrojumu, tā kā gan tos procesus, soļus, rīkiem, kā tas darāms, tā kā noteikti ejiet arī uz šo te vietu un skatieties. Un atcerieties, pierakstīties e-komercijas piezīmēm.
Jā, forši, Kristīna, prieks, ka tev bija noderīgi. Forši, ka iesaisties, paldies tev, bet noteikti, ja kāds vēl pēc tam noskatās, droši skatieties, jo mēs arī gribam, mēs vienmēr esam Facebook laivos devuši, stāstījuši, jo nav vērts dot virspusīgu informāciju, ir vērts iedot vērtīgu informāciju tādu, kas patiešām jums noder, lai jūs ar viņu varat pēc tam iet un strādāt un darboties. Tas šai reizei arī viss. Ja jums radušies kaut kādi papildus jautājumi, vai jums nepieciešams izveidot internetu veikalu, vai jūsu internetu veikalu dabūt Google meklētāju top pozīcijās, tad rekur mans telefona numurs ir 253-79-237, vai dodaties uz e-komerciālu, vai aizpildiet pieteikumu, vai arī uz Edgars@e-komerciālu, vai sūtiet savu informāciju. Un mēs noteikti varam vienoties par konsultāciju, sazvanīties, aprunāties, un es jums palīdzēšu saprast kaut kādu virzienu, kurā tālāk darboties vai airēties, kā labāk sakārtosim šo te. Es pirms aizmirsu, ka tā jāpārslēdz ik pa laikam, lai būtu kaut kāda dinamika šajā visā pasākumā. Bet anyway, paldies, ka skatījāties. Ceru, ka bija noderīgi. Noteikti atcerieties nolaikot, nošērot, ierakstīt komentārā kaut ko labu, kaut ko sliktu, kā jūs jūtaties. Dodat tālāk, šērojiet, noteikti cilvēkiem palīdzēs, skatieties atkārtojumus un tiekamies jau pēc mēneša nākamajā Facebook laivā.